kas jauns? Ir. Nav. Labi. Karši tas nerolē. Tas viss ir baigi ilgi un tas aizņem laiku. Pārprās, ja ir 100 blogi, tas nerolē. Bet tātad, ar MSS mēs smērējam pirkstus un otrādi izdarām. Jaunumiem no blogiem mums nāk pie viņa. Un tas ir tā kā viņš iepriekš rādījām. Nu, te ir, piemēram, Netflix, teiksim, kaut kādu filmu iegūšanu no internetā ar iešanu uz filmu veikalu. Tātad, te viņš uzzīmēja agregātoru, kas ir kā mājiņa, tu domini, ko tāds būs. Tas bija, kad viss nāk uz māju, un tas agregātors, kas ir Google Readers, Speak Demons, da jebkas. Kūp. Tā, es to esmu teiks. Sāk runāt. Pirmkārt viņš teica. Pirmkārt. Mums ir vajadzīgs Google accounts. Tiem, kam inbox atveram Google.com. Ir pat divi. Nu, vai vēl kaut ko, jā. Un tas ir, teiksim, piemēram, tāds Google Readers. Ot, tur viss kaut ko viņš kaut ko tur plinināts, laikam pirkštāpkrasējus. Tātad te ir feedi, kā jau iepriekš parādīju, te ir kaut pat vēl pirkštāprādis vai labais pirksts. Te ir piemēri, kas mums ir iespējams. Un tā tikai puse no prezentācijas. Un ir 2 pirksti viņam ir gādās. Tātad, nu, ko viņš te tagad parādīja? Viņš Viņš atpakaļ savus ziņas un blogus. Viņš jaunumu šeit. Un kad visi parādās vienā rindā, Google Reader gadījumā. Nu, un ko viņš tagad arī strādā? Mainīs papīrīšus. Papīrīšus ļoti fokus. Kā viņš saka, baigi forši un viss rullē. Viņš iemācās strādāt. Viņam ir ģimenes dzīve labāka palikusi un darbā vieglāk. Galvenais meklējam tādas ikonas, visu uz ielas un internetā. Pat kādas mazākas ikonas meklē, tas viss arī palīdzēs mums tik pie mūsu jaunumiem uzlabot dzīvi. Tā, blogos meklējam šitā te. Tur kaut kur tur tā. Jums ir ļoti. Jā, nu atkal, tos feedburn arī, par ko es par arī varēju parunāt, bet tas ir tā. Jā, privātīgi mēs pajautās. Tā ir gīgi lasa ziņas. Atoms. Mēs tā nelasām, kas nerulē. Pievienot jaunu padaļu vienkārši add-subscription. Faktiski nav Google Readers, nu? Nav, jā. Nu, kaut kas. Latvijas laikam bija, jā. Nu, re, pievienojām, bloga ziņa parādās un akolo ziņa parādās. Kaut kā tā, atkal viņš pirkstu parādīja, 2 pirkstu parādīja, 1 pirkstu parādīja. Es varu 3 parādīt. Atkal jūs, man vairāk, 5. Atkal viņš to pašu, jūs sekot, baigi blogi rullē, kad var izlasīt tur manu blogu. Es domāju, ka zvērībā nokritā galvu un nekas nenotika, Vot aptuveni šitā, nokritā galvu. Viens fiksēs jautājums, ļoti fiks. Būvējot mājaslapas uz WordPress bāzes, vai ir kaut kā tāds features, kuras ir tieši WordPressam, un kuras nav, ja būvējam uz PHP valodas mājaslapām? Vai ir kaut kāda atšķirība, piemēram? Ja būvē uz PHP valodas mājaslapām, tu vari uztaisīt da jebko. Ja būvē uz WordPressā, tu vari uztaisīt da jebko. Un jābūt uz PHP būvē. Es domāju, ka šī nekāds nav. Jā, atšķirība ir tāda, ka tas ir Tā nav pašam jāmēs. Laiks tiek ekonomēts. Jā. Starp citu, WordPressam ir arī kaut kādi galeriju varianti, ir arī Starp citu, jaunajiem jau iebūvēt ir galerija. Es kaut kur nesen redzēju, kad ir sociālie tīkli, kas ir ķipa uz WordPressa taisīti, ir kaut kādi interneta veikalu parodijas uz WordPressa taisītas. Pats galvenais, kas būs ar to lapu pēc pusgada, pēc gada. Un, ja jūs kodēsiet paši ar PHP, tad jums vajag svarīgas cilvēks vajag, kam jūs mācāsiet. Kā mēs redzam, tie cilvēki, kuri izvēlējuši, tur, viņi ir IT džeki, bet viņi izvēlēs WordPress. Nevis tāpēc, ka viņi patīk kodēt, un viņi grib sākt, jo viņi sākt galvā. Jo kādi iet,